Mieru tev un tavam namam jaunā Dieva žēlstības dienā. Šis ir vēstījums īsi par galveno. Un šodien es gribu parunāt un aicināt tevi padomāt par to, kā tikt galā ar tām domām, kas nemitīgi mācas mums virsū. Dieva vārds mums ir devis, saka, bruņoties ar visiem Dieva ieročiem un uzvarēt vēlna viltības, kas paceļas mūsu prātā, mūsu domās, mūsu dzīvē. Mums ir dota šī uzvara, mums ir doti ieroči, bet ko darīt ar to, ka tās domas nāk un nāk un nāk un nāk? Vakardien es runājām un pārdomājām to, cik ilgi tavā prātā raisīsies tev pašai kaitīgas pārdomas. Šīs pārdomas kaitē mums pašiem, kad tās nesakrīt ar Dieva teikto, kad tās rada mūsos visādas aizdomas un es teikšu pat nepareizus secinājumus. Kāpēc nepareizi? Tāpēc, ka tie nav tie secinājumi, par kuriem runā Dievs. Un varbūt pēc fakta tie ir pareizi, bet pēc tā, ko saka Bībele, tie nav pareizi. Un es ļoti atvainojos ar šausmām lasot Atklāsmes grāmatas pēdējo nodaļu. Es lasu, ka ārā paliks burvie un visi, kas mīl melus. Tā ir Jāņa Atklāsmes grāmata, 22. nodaļa, 15. pants. Ir skaidri un gaiši rakstīts. Ārā paliek suņi, burvie, netikļi, slepkavas, elku kalpi un visi, kas mīl un runā melus. Un kas ir meli Dieva acīs? Meli Dieva acīs ir tas, kas nesaskan, kad mēs runājam to, kas nesaskan ar Dieva patiesību. Dievs saka, manas domas ir augstākas par jūsu domām. Mani ceļi ir pārāki par jūsu ceļiem. Domājiet manas domas, runājiet manus vārdus. Kad mēs runājam to, kas nesaskan ar Dieva teikto, mēs runājam melus. Un to ir būtiski saprast. Tas ir būtiski mums visiem. Jo tad, kad mēs runājam to, ko mēs redzam, ko mēs ieraugām, kas nesaskan ar to patiesību, ko Dievs ir teicis šeit, mēs mīlam un runājam melus. Un Atklāsmes grāmata saka, ka mums draud palikt ārpusē. Nenonāk tur, uz kuriem mēs tiecamies. Lielākā daļa cilvēku tiecas dzīvot debesīs. Viņi domā, ka viņi dzīvo debesīs. Reiz es runāju ar kādu sievieti, un es viņai saku, kā tu domā, kur tu nonāksi? Debesīs vai ellē? Viņa saka, protams, ka debesīs. Es nevienu neesmu noslapkojis, es nevienu neesmu apzagusi, es ne par vienu nerunāju sliktu. Un tas ir iemesls nonākt debesīs. Mēs zinām, ka tā nav. Bībele saka, ka debesīs ir tikai viens ceļš, Jēzus, dzīves attiecības ar viņu. Bet, kā jau es solīju, es gribu runāt par to, kā tad šīm domām pretoties, kā neļaut. Mēs zinām, ka to, ko mēs domājam, mēs agrāk vai vēlāk atskaņojam ar savu muti. Un ja nu tas neatbilst Dieva teiktiem, tad mēs piedaram pie tās kategorijas, kas paliek ārā, kas nenonāk tur tajā vietā, kur ielas izklātas ar zeltu un eņģeļi lidinās, kur ir prieksme un līksmība, kur Jēzus mums ir vietu sagatavojis. Tātad, un pirmajā vēstulē korintiešiem 2. nodaļā ir pāns, ko mums vajadzētu atcerēties visiem. Bet jums ir Kristus prāts. Tev ir Kristus prāts. Tev ir tas prāts, kas ir atjaunots, kas ir darīts dzīvs un ar kuru tu vari stāties pretī vēlna viltībām. Tev ir svaidīts prāts. Un 2. korintiešiem 10. nodaļā 5. pantā melns uz balta stāv rakstīts: apgāz prātojumus un augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu. Apgāz ar Dieva patiesību, ar šo te stāv rakstīts. Un šodien es tev saku, stāvi pretī visām vēlna viltībām, arī tām domām, kas rosās tavā prātā tev pašai par kaitējumu. Mums
Mums ir Kristus prāts, mums ir dota Dieva atziņa, mēs varam to darīt, un vēl vairāk mums tas ir jādara. Jo īpaši tāpēc, ka uz spēles ir likta mūsu nākotne mūžībā. Mēs nedrīkstam atkrist. Un tas, kas mani sajūsmina, es to lasīju Keneta Hegena grāmatā Triumfējošā draudze, kādu laiku atpakaļ es par to daudz runāju. Un svētdien es to dzirdēju savā dievkalpojumā. Dievs nav paredzējis, ka viņa draudze dzīvos tā, kā mēs tagad dzīvojam. Klusi, ka tikai nepamanītu. Kāds saka, Dieviņ, te tikai neizlekties un neizcelties. Nē, Dievs ir paredzējis, ka viņa draudze parāda pasaulē, kas ir kas. Un tie esam mēs ar tevi. Tāpēc sāksim ar sevi, apgāzīsim prātojumus, ar savu Kristus prātu turēsimies šajā Kristus skaidrībā, par ko mēs tiekam saukti Dieva vārdā, lasīsim Dieva vārdu un zināsim, kas mēs esam. Amen. Tēvs, es tev pateicos, ka tu tik tālu mūs apbruņo, ka mums vairs nav pretinieku, jo ja tu esi ar mums, tad kurš būs pret? Kungs, palīdzi man ar tavu svaidīto prātu, ko tu man esi devis, apgāst prātojumus un augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret tavu atziņu. Lai tev vienam par to ir slava, lai tev vienam par to ir gods un pateicība Jēzus Kristus vārdā. Un es pateicos tev, Tēvs, ka arī šajā dienā tu mani stiprini ar savas taisnības labo roku. Es lūdzu kopā ar brāli un māsu. Tajos brīžos, kungs, kad sātens nāk ar savām domām, kungs, atgādini mums savu vārdu. Svētais gars atgādini man savu patiesību, pie kā turēties un ar ko apgāst visus vēlna prātojumus. Lai par manu dzīvi tev vienam ir slava, gods un pateicība, Tēvs. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.